Labdien otrdienā. Un liels prieks. Šodien mums ciemos ir ļoti prominenta persona tieši attīstības politikas jomā, ne tikai bijusi valsts ierēde, bijusi birokrāts, bet tagad, kurā gadījumā es domāju, ka viens no vislielākajiem speciālistiem Latvijā attīstības politikas jomā, tātad lapas, kas uzskatīs valsts priekšsēdētāja? Direktori, ja, atvainojos, Ines Vaivara. Varbūt vēlreiz pavisam īsi vienkārši pastāstīt. Domāju, ka ne visi redzējuši arī mūsu pirmo pārēdi, kas tev tincināja, kas ir attīstības politika un tā tālāk tā projām. Bet varbūt vienkārši tāds, par ko mēs šodien runāsim, vienkārši šo te objektu varbūt varētu izstāstīt, kas ir attīstības politika, kas par projektiem, un par ko mēs vispār tāds varbūt šī tēma tiksim detalizētāk. Labdien, Ines Vaivara. Jāsaka, gan direktori, gan vienīgā darbinieca lapās, tā kā diezko prominenti nemaz neesmu. Un arī iesācēju tēmā, jo 2 gadus darbojos, kaut gan ar projektiem kā tādiem, un, protams, ir ļoti ilga pieredze, bet ir arī sava specifika šiem attīstības sadarbības projektiem, par kuriem, es domāju, mēs arī labprāt varētu šodien atšķitināt. Bet taisnībā, kā vispirms būtu jāsaprot, kas ir tie pamattermini, lai varētu saprast, par ko ir tieši šie projekti. Tad pirmā lieta, kas ir jānodala, ir, ka ir 2 diezgan atšķirīgas lietas, un viena no tām ir attīstības sadarbība, un otra ir attīstības izglītība. Un attīstības izglītība vairāk ir saistīta ar cilvēku informēšanu un izglītošanu par atbildīgu rīcību, par globāliem procesiem, par to, ko mēs varētu darīt, lai pasaulē būtu, teiksim, līdzsvarotāka attīstība un tam līdzīgi. Arī tematiski, protams, par pārtikas drošību, migrāciju un tā. Un attīstības sadarbība, tie ir tieši sadarbības projekti, kur notiek kādas aktivitātes kopā ar mazāk attīstītākām, jeb jaunatīstības valstīm. Tā kā tie ir 2 dažādi projektu tipi, un arī tā būtība viņiem ir diezgan atšķirīga. Un vēl noteikti ir jāiezīmē, kas nav attīstības sadarbība. Un attīstības sadarbība noteikti nav šī ekonomiskā palīdzība, eksports, ārējā tirzniecība. Tātad, ja uzņēmējs dodas uz mazāk attīstītu valsti atvērt savu filiāli, tā nav attīstības sadarbība, jo teorētiski viņš, protams, nodarbina tur cilvēkus, bet tas vairāk ir viņa paša biznesa nekā šī sadarbība. Un vēl kas noteikti nav humanitārā palīdzība, jeb došanās uz krīzes skartajām vietām, kā piemēram tagad Ukrainā bija nepieciešama šī tūlītējā palīdzība, tāpat arī Filipīnās. Tas ir pavisam cits virziens, ja tā varētu teikt, kas sauc šī humanitārā palīdzība. Un tas, ko mēs varam apskatīt šodien, mēs varam gan attīstības izglītības, gan attīstības sadarbības projektus, jo pirmajiem izglītības projektiem mums ir diezgan liela pieredze Latvijā un ir arī labi piemēri. Savukārt, un tajos arī vieglāk ir iekļūt varbūt, bet attīstības sadarbības projekti ir ar tādu lielāku izaicinājumu un savu specifiku. Varbūt pasaka angļu valodā, teiksim, viens un otrs termiņš, jūs pieļautat zonu, ka latviešu valodā informācijas nav, tad šajā brīdī kāds, teiksim, pirmais un kāds otrais, teiksim, ir šis apzīmējums, lai būtu vieglāk orientēt. Jā, jo tas, ko mēs arī parasti, ka mums ir apmācības, piemēram, biedriem, mēs arī tieši šos angļu terminus lietojam. Tad faktiski attīstības sadarbība tas būtu kā development cooperation. Jā, došu kā instruments. Jā, un savukārt attīstības izglītība, viņa pat ir tā kā, plašākā, viņš saucās ECDR, jeb Development Education and Awareness Raising. Faktiski arī šī kampaņu veidošana arī pakrīt zem attīstības izglītības, ne tikai tādu skolu izglītojošo darbību. Skaidrs. Un šajā brīdī tā kā informācija nav latviešu valodā par šiem projektiem, tad kur mēs sākt meklēt informāciju? Lapām pagājušajā gadā bija Sabiedrības integrācijas fondā finansēts kapacitātes projekts biedriem, kur prezentācijas apmācību var atrast arī mūsu mājaslapā, kur ir viena tieši par finanšu instrumentiem un par nākamo plānošanas periodu un specifiku attīstības sadarbības projektiem. Tā kā tas būtu tas, ar ko vispār Tur var atrast to pamat informāciju. Otra lieta ir tāda, ka nekur jau īsti tas nav apkopots vienkopus vispār, jo šie projekti ir pa dažādām tēmām. Tad attīstības sadarbība migrācijā var būt pavisam viens finanšu instruments, un tas savukārt, piemēram, pārtikas drošība var būt pavisam cits instruments.
Turklāt arī jāatzīmē, ka tieši tāpat kā Latvijā šobrīd ir šī periodu maiņa, līdz ar to arī jaunie Eiropas Savienības instrumenti tiek pārstrādāti. Tas, kas varbūt ir visvieglākais veids un visvieglākā iespēja, ir tā saucamie projekti, kuri saucas šobrīd un jaunajā periodā sauksies Non-Formal Actors and local governments, jeb viņi saīsināt sauc NSLA programma. Es pareizi pieminēju, un faktiski tie ir tie, caur kuriem mēs visbiežāk arī varam uz projektus rakstīt un arī atrast. Ok, varbūt izstāst šajā gadījumā, tad tagad pieminēt, ir šie divi projektu tipi, ja? Sāksim vienkāršāko ar izglītības projektu. Tad, kas tie tādi ir, kādas ir pamata aktivitātes un varbūt arī pamata principi šiem projektiem vispār kā tādiem izstāst. Tātad šie projekti lielākoties tiek finansēti no manas pieminētās programmas, un viņi ir tā sauktie DIAR projekti. Un apmēram reizi gadā ir plānots projektu uzsaukums, un pēdējais tikko janvārī bija. Un tas ir, kad iesniegšana tiek ir? Iesniegšana beidzās janvārī. Jā, tā kā tagad šobrīd mēs sasniedzām šo pirmo konceptu note, jo kas ir vēl specifiski šiem lielajiem projektiem, tie, kur rakstījuši, tie zina, ka ir konceptu note kā pirmais solis, un tad ir full proposal kā otrais. Šobrīd mēs gaidām atbildes par konceptu notu, un tad tālāk jau tie, kuri būs atlasīti, strādās uz full proposal. Tas, ko mēs jau ieraudzījām kā ļoti lielu specifiku, kur mēs arī cīnījāmies pret, bija, ka Eiropas komisija virzās šobrīd uz ļoti lieliem projektiem. Tātad finansiāli lieliem un arī valstu skaita ziņā. Jo tā ideja ir, ka tas varētu palielināt efektivitāti, droši vien noņemt administratīvo slogu pašai Eiropas komisijai. Un mazākais projekts priekš S13 valstīm, ja, kam bija specifiski kriteriji, specifiska lote tā saucamā. Kas ir S13 valsts? Jaunās Eiropas Savienības dalību valsts, kurām it kā ir šis, tāds varbūt netik liela pieredze un netik liels apgrozījums. Mazākais projekts bija 1 miljons. Latvijā vidējais NVO apgrozījums ir 25,000, ja, Latvijas tad eiro vairāk. Tātad faktiski neviens jau īsti gandrīz nevarēja pretendēt. Un tas, ko mēs cīnījāmies, ir, ka tiek samazinātas šīs te prasības, bet mums šo uzsaukumus īsti tas neizdevās. Eiropas Savienības vecajām valstīm jau ir iesniedzējis, tad tur bija pat 3 miljoni, ja, tā kā. Un liels bija ļoti arī dalībnieku skaits, kas nozīmē, ka faktiski pie projekta pieteikumiem mēs strādājām mēnešiem. Jo, ja 15 valsts piesakās, lai varētu sakoordinēt projektu par apmēram 3 līdz 5 miljoniem ar 15 valstīm, tas ir diezgan sarežģīti. Un kas bija interesanti, ka metās kopā pat tādi lielie spēlētāji kā Oxfam un ActionAid, kas ir milzīgie tīkli Eiropas, jo visi saprot, ka apstiprinās tikai dažus projektus un konkurence liela. Tāpēc, ja man būtu jādod padoms Latvijas organizācijām, kas ir mūsu šodienas mērķis, tad es teiktu, ka ir jāiet uz dažādiem starptautiskiem pasākumiem un jāpozicionē sevi kā labu partneri. Jo tas bija tas, kas bija šoreiz mūsu trumpis, ka mums ir šī Eiropas Savienības prezidentūra, ka šīm vecajām valstīm ir pienākums un labais tonis ņemt no jaunajām valstīm. Viņiem nav vēl filiālis izveidots, tas pats Oxfams, piemēram, Latvijā nav šajā te mūsu reģionā. Līdz ar to viņi meklē uzticams partnerus. Tā kā ir ļoti liels potenciāls. No vienas puses slikti, kad ir tie lielie projekti, no otras puses atkal tā mums ir liela iespēja. Jā. Un, budžets 100 miljonus, un kāda vēl, teiksim, pamatnosacījuma šiem projektiem? Kādas ir atļautās aktivitātes, ko var darīt, ko nedarīt šajos projektos darīt? Tie tiešām ir izglītojoši un kampaņu veida projekti, kur ir diezgan brīvs aktivitāšu veids, un piemēram, vienā no projektiem mēs patiešām brīvi izvēlējamies, kas kurā valstī, tā teikt, labāk aiziet. Vieniem, piemēram, informēšana caur ziepju operām televīzijā, laba pieredze ir, ja. Vieniem savukārt cilvēki iziet ielās uz akcijām. Mums skaidrs, ka Latvijā neiziet, tad mēs kā skatījāmies vairāk mēs skatījāmies uz izglītības iestādēm kā iestākām un tādiem inovatīviem projektiem, maziem, efektīviem, ar interesantām pieejām, kas varētu būt tā mūsu specifika. Un tas arī bija tas, kāpēc, piemēram, mums vienā projektā ļoti mūsos klausījās, jo lielās valsts ir pieraduši pie lieliem cipariem un diezgan daudz tērēt naudu. Mēs viņiem esam kā labs piemērs, ko viņi saka, rekā par mazu naudu arī var kaut ko izdarīt. Ja? Tā kā,
aktivitāšu tips tieši šajos izglītības projektos ir gan izglītojoši, gan arī kampaņu veidojuši. Vienīgais tā jaunā specifika, uz ko arī Eiropas komisija vērš, bet tas nav tikai šajos projektos, domāju, tas ir visos, ir, ka ir jābūt skaidrai uzvedības pārmaiņām cilvēkiem, mērķa auditorijām, kas tiek sasniegtam. Tad mums jāspēj pateikt, ko mēs gribam, lai cilvēks dara pēc tam. Ka viņš nevis tikai apzinās, piemēram, kad Āfrikā ir nabadzība, bet ko es varu darīt, lai viņa nebūtu. Tā kā, tas var būt tāds vairāks to atskaitīšanos lielāks. Skaidrs. Un, budžets ir, cik liels, teiksim, finansējuma līdzekļus? Līdzfinansējums tātad jaunajām valstīm bija 10%, pat bija vienā no lotēm 5%, faktiski vecajām ir iesniedzējis 15%, lielākoties visi startēja kā partneri, bet vecās valsts viņas arī nāk pretīm, piemēram, man bija interesanti saruna, ka viņi saka, mēs jums nevarēsim ļoti daudz finansējumu iedot, bet mēs jums palīdzēsim ar līdzfinansējumu. Es gāju, cik man pateiks. 100,000 jums būs labi, priekš Latvijas, jā. Es, protams, un daudz, ja vēl mazāks līdzfinansējums, jā. Tā kā, faktiski viņi nāk arī pretīm, un viņi apzinās, ka mums ir grūti dabūt šo līdzfinansējumu, un ir iespējams runāt par to. Un investment in kind nav iespējams. Tas ir ieguldījums. Kā kurā projektā, teiksim, tajā projektā, kurā šobrīd mēs esam, kurš ir arī attīstības izglītības projekts, kur mums tikko bija nacionālais seminārs, mēs varējām in kindā, tā kā šajā natūrā ieguldīt, ja? Bet šajos konkrētajos nebija. Bet, godīgi sakot, jo vairāk es esmu šajā vidē, jo vairāk es uzzinu dažādus knifus. Ar kuriem, piemēram, knifs ir tāds, ka līdzfinansējumam nav jābūt izplatītam, izklātam pa visiem gadiem vienlīdzīgi. Tātad, piemēram, vienā gadā, ja paveicis var nosegt vairāk, vienā var nosegt mazāk. Tas, manuprāt, ir arī labs veids, ja projekts ir kā minimums uz 3 gadiem, tātad varbūt fleksiblākā tā plānošana. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, arī, ja mēs tā pa knifiem sākām runāt, kas ir būtiska atšķirības starp Latvijas finansējumu, kur mēs esam mēģinājuši apgūt, bet laikam vairs nestartēsim dēļ administratīvā sloga, ir, ka projektu vadība ir ar mazliet citu izpratni nekā Latvijas projektos. Piemēram, eksperts, kurš strādā uz semināru organizēšanu, nav projektu vadītājs, bet saturiskais eksperts, kurš neiedzem projektu administrēšanas procenta. Līdz ar to faktiski var nosegt vairāk nekā mēs te Latvijā ar projektu vadību spējam izdarīt. Un arī, piemēram, katram partnerim no 15 ir gan projektu vadītājs, gan saturiskais cilvēks, un tas viss tiek nosegts no projekta bez tā procenta. Un tu iesāk runāt, teiksim, šajā brīdī par to, ka Latvijā, teiksim, ir 25,000 latu vai eiro vidējais apgrozījums, vai šajā brīdī, teiksim, cik liela ir nevalstiskā organizācija, cik liels viņas ir kapacitātes, vai šajā brīdī ir kaut kādi ierobežojumi? Faktiski mani novērojumi šo 2 gadu laikā liecina, ka pavisam mazas organizācijas šajos projektos ticamāk nevarēs startēt. Tādas 2 cilvēku organizācijas ar 10,000 apgrozījumu. Tas manā uztverē ir līdz 10,000, tas ir tāds, jo jāsaprot to, ka vērtē jau nevis cilvēku ekspertīzi, kur varbūt 2 cilvēkiem augsta ir, bet organizācijas tehniskās spējas šos, piemēram, 100,000, cik viņi ir uzticami, ka viņi var šos 100,000 apgūt. Un tas, kas ir skaidrs, ka ir jāspēj arī veltīt laiks projektu rakstīšanai ar domu, ka varbūt nemaz nevinnēs. Ko atkal maza organizācija diezgan grūti varētu, jo man, piemēram, viss janvārs pagāja šajos 6 projektos, kur mēs startējam, nepārtraukti sniedzot informāciju, piedaloties Skype sarunās, individuālās grupveidē. Tas ir milzīgs resurs, un varbūt mēs vienu dabūsim. Varbūt, es nezinu, vai mēs dabūsim. Tā kā tas gan ir jāsaprot, ka šie projekti, tas ir, es teiktu, tāds solis numur 2, apzinoties investīcijas. Ne tikai to, ko var dabūt, bet atpakaļ arī var dabūt, protams, līdz ar to daudzreiz vairāk, Tāpēc tas, ko mēs lapās esam runājuši, ka mēs varētu mēģināt veidot tādas kā sadarbības projektus, bet drīzāk, piemēram, mūsu platformas startē. Varbūt tā kā konsorcijas, bet nevar būt formālā veidā, bet neformālā veidā ar domu, ka lapas startē kā organizācija, kura veido šo apgrozījumu kā viena organizācija, un tad eksperti nāk no biedriem, piemēram, tādā veidā tā sadarbība, jo savādāk mēs uzaudzējam to budžetu, lai mēs kādreiz varētu būt vadošie, nekad nevarēsim, ja mēs visi kaut kā.
Un tu startēji šajā brīdī 6 projektu no lapām? Jā, tieši no lapām mēs startējam ar 6 projektiem. Bet kopumā es zinu, šobrīd apmēram 15, kad ir startējuši. Jā, visā, gan mūsu biedri, gan nebiedri, un noteikti ir daudz, ko es arī vēl nezinu. Cik iet pa galvenajiem partneriem, cik paši laikā? No Latvijas es nevienu neesmu dzirdējusi galveno, bet ir no S12, 13 tagad jau valstīm, tad faktiski ir kuri startēja. Arī kā galvenie? Jā, kā galvenie arī. Es zinu, ka piemēram Čehiem, bet viņiem ir tāds kā mūsu providus tipa organizācija, 15 cilvēkiem, tas gan liela apgrozījuma, viņi var to izdarīt. Skaidrs, bet īstenībā tu nav apgrozījums, tu kā galvenais nevar iet uz pāri. Jā, tu miljonu nevar vienkārši pierādīt, ka tu spēsi. Un kas ir ārkārtīgi dīvaini, par ko mēs arī diskutējām, kas varbūt mainīsies, ka šie atbilstības, jeb eligibility kritēriji šobrīd uz jauno periodu ir nomainīti ar jā vai nē. Jo ir šī cipara vērtēšana un ir jā vai nē. Tātad faktiski pēc mums nezināmiem kritērijiem Eiropas komisija var pateikt, nē, jūsu organizācija nav eligible un neiziet to pirmo, ja? Kas mums liekas diezgan necaurspīdīgi un tā, bet par to mēs esam runājuši arī ar šiem komisijas pārstāvjiem, bet viņi saka, tā ir viņa pieeja. Un tāds caurspīdīgums kā te Latvijā, ka katram atskaitīsies par katru punktu, tur nenotiek. Ja? Tā kā tur ir diezgan tāds arī tas process. Skaidrs. Un šajā brīdī tad ir... Kā notiek, teiksim, šajā brīdī, teiksim, kaut kāda partnera atrašana? Es saprotu vienkārši, kad notiek kaut kāda iekšējā konkurence starp Latvijas pieļaujumu NVO, kā atrast labāko konsorciju, bet reāli varbūt izstāst pāris receptes. Es domāju, ka konkurence nenotiek, jo, manuprāt, mēs ne tuvu nepaņemam, ko mēs varētu paņemt, un ne tuvu neiesaistamies, kur mēs varētu paņemt. Un iemesls ir tieši šis, ka tas ir ļoti liels darbs un ir daudz neveiksmes tajā stāstā, un cilvēki, ja tā varētu teikt, pārdeg vienkārši vienā brīdī. Ja? Bet faktiski tā recepte ir tiešām doties uz šiem starptautiskiem pasākumiem, un pozicionēt sevi kā ekspertu, jo es esmu novērojis, ka tas, lai vai kā tie ir cilvēciskie kontakti, jo, ja ir tik daudz partneri, tad gribas uzticamu cilvēku, kur tu var ticēt, ka uz viņu var paļauties, ja? Un līdz ar to, tas, ko es esmu darījusi, es tiešām esmu diezgan pati daudz investējusi brīvprātīgi braukājot apkārt pa šiem pasākumiem, cik es varu, protams, arī iespēju robežās un komunicējot ar cilvēkiem un stāstot, cik mēs esam stipra organizācija. Un ir arī speciāli pasākumi, piemēram, martā bija šis partnerības tirgus, ja partnership fair. Mums ir tāds trialogu projekts, kas tieši kapacitātes stiprināšanai, kur arī brauc 3 no mūsu biedriem, un tas bija tieši mērķiecīgi kopēju projektu veidošanai. Jā, tā kā tādi arī notiek, un tos mēs saviem biedriem piedāvājam, un uz tādiem arī var doties. Bet faktiski tas drīzāk ir darbs un kontaktu veidošana. Skaidrs. Un tad projekts ir, kā tu teici, ļoti sarežģīti uzrakstāms, salīdzinot, teiksim, ar tādu klasisko SIF projektu. Vieglāk uzrakstāms. Es teiktu, ka, jo tad, kad mums atbrauc... SIF, tas man liekas tāds... Tas jau, ja tu esi izgājis SIF skolu, tad es domāju, ka tu vari jau ļoti daudz ko izdarīt dzīvē, ne tikai projektu rakstīšanā. Jo faktiski, kad mums atbrauc šī Lielbritānijas eksperta un stāstīja, kā rakstīt projekts, mums nekā jauna nebija. Ja? Mēs pat zinājām vēl vairāk dažbrīd. Ja? Tā kā tas ir pat vieglāk, jo vieglāk ir gan no budžeta plānošanas, ja nav tādās detaļās, no iepirkumiem nav tāda iepirkuma, kā jāteiks tur pirms un pēc un vēl pa vidu, ja. Tā kā faktiski ir daudz vieglāk. Tas, kas varbūt ir tādas dažas specifiskās lietas šiem projektiem, un tā sarežģītības slēpjas pirmkārt, ko es minēju šajā procesā, jo ir ļoti ilgs process, kamēr ar visiem partneriem saskaņo, kas būs kopīgie pasākumi, kas būs katra pasākuma un tam līdzīgi. Un otra lieta, kas ir varbūt jau pārējot pie tiem attīstības sadarbības projektiem, ja, ka tomēr tā NVO pozīcija ir tāda, ka nevajag radīt projekts, kur nevienam nav vajadzīgi. Vismaz tā nevajadzētu būt. Ja. Un ir ļoti svarīgi saprast, ko šajā valstī, ar kuru mēs gribam sadarboties, patiešām vajag. Un šobrīd neviens praktiski nesniedz naudu šīm izpētes vizītēm, ārlietu ministrija arī tādas nefinansē, un līdz ar to, ja tev jau nav tur kontaktu, tu pats neesi tur bijis, tev ir grūti saprast, ko izdarīt. Es saprotu, bet atgriežot pie izglītošanas, tas, ko tu nepateici, cik ir minimālais partners skaits? Tas bija kā kurā lotē, es tagad varu sajaukt tieši uz šo, bet apmēram tas bija, ja es nekļūdos, S13 valstīm šiem jaunajām
6 partneri, ja es nekļūdos, un lielajām bija 10, ja? Ja vecā dalība valsts iesniedz, ja? Bet tas ir mainīgs, tā kā tas nav nekur akmeni ietirs. Bet baumas klīda, ka jo vairāk pieteicēju, jo lielāks punktu skaits, ja? Nu, tāpēc, protams, visi centās kā varēja, ja? Un pastāst varbūt vēl nedaudz, teiksim, kas bija tie projekti, ar kuriem tu startēji? Tātad viens no tiem ir, tas man pašai ļoti patīk, un es ceru, ka viņš arī izies, jo tur bija ļoti veiksmīgs tieši šis rakstīšanas process, manuprāt. Tur arī bija šie 100,000, un tas ir par godīgu nodokļu politiku. Par kampaņu veidošanu, par godīgu nodokļu politiku, jo tur mums partners ir ActionAid lielais, galvenais vedošais, jo kas ir interesanti, ka viņi, piemēram, izpētījuši, ka vienā no Āfrikas valstīm liela cukuru ražošanas kompānija nomaksā nodokļos mazāk nekā mazas bodītas īpašniece. Ja? Nu, tur ir stāsts par visiem offshoriem un tādām lietām. Tā kā tas ir viens projekts. Tad mums ir vairāki projekti, kas ir saistīti ar post-2015 procesu. Viens ir, kas nāk tieši no jaunajām dalību valstīm par privātā sektora iesaist attīstībā, kas arī, manuprāt, tāda jauna tēma. Un vēl viens ir tieši nacionālo platformu projekts par to, ko nacionālās platformas var pienest attīstības sadarbībai. Tā kā, nu, tādas apmēram tās tēmas. Ok, skaidrs. Un tagad pārējām uz šajā brīdī uz attīstības sadarbības projektiem. Jo, ja mēs runājam, teiksim, par attīstības sadarbības projektiem, pagājušo nedēļu, pieņemsim, ir iespēja, tad, cik es atceros, bija Pakistānā iespējams, ir NVO kapacitāti stiprināt, tad tāpat arī šajā gadījumā bija iespējas vēl, Jordānijā bija turisms jāpalīdz attīstīt, Taizemē cīņa par nabadzību, Kambodžā arī, teiksim, nevalsts kā šajā brīdī sektora attīstība, ja? Tā kā līdz ar to tas viss, kas, teiksim, vienas nedēļas laikā ir sabirs, teiksim, šajā brīdī, tad jau šajos uzsaukumos, un tad varbūt, ja gadījumā kāds tomēr grib stiprināt Kambodžā vai Pakistānā, ja, nevalsts organizācija kapacitāti, tad varbūt tad izstāst par šiem projektiem. Nu, šie projekti ir lielāks izaicinājums. Es domāju, gan tehniskā ziņā viņus rakstot un attīstot, gan arī mums pašiem savā domāšanas ziņā. Jo šie ir tie projekti, kur, kā es minēju, ir svarīgi zināt, ko tieši šajā valstī vajag. Un tipiski viņi top, ja ir kāds bijis, ir labi partneri un ir kopā jau šīs iestrādes veiktas un ir skaidrs, ka šī sadarbība ir iespējama. Kāpēc tas ir izaicinājums? Tāpēc, ka šobrīd šis projektu tips ļoti tiek kritizēts. Dēļ tā, ka faktiski viņi tiek rakstīti priekš Rietuma Eiropas valstīm, kuru gudrīgi eksperti brauc mācīt citus, un tad lielākā daļa finansējuma aiziet nevis pašu attīstības valsti, bet šiem ekspertiem algu ziņā. Ja? Tā kā tas ir izaicinājums arī mums pašiem, kāds projekts mēs radam. Tas, kas varbūt ir vēl tāds izaicinājums ir, ka mēs domājam jau tādā diezgan attīstītas valsts līmenī. Jo piemērs bija par projektu, ko mums stāstīja Žaneta Ozoliņa konferencē par Afganistānu, ka tika izveidots projekts, kur sievietēm, lai viņas varētu tā kā pašas nodrošināt savu ģimeni un nodarboties, iemācīja veidot kompotus, konservus. Un viņas sāk taisīt konservus, un pēkšņi izrādījās, ka viņām jau viss pieliekamais ir pilns ar konserviem, bet viņas nebija iedomājušās, ka viņš var doties viņus pārdot un iegūt ieņēmumus. Jo mums ir ļoti grūti dažkārt, tādās vienkārši, mēs jau esam tam pārdzīvojuši šo periodu, mums ir grūti saprast vienkāršā veidā, kā ir, kad tev ir jāstāsta par līdzdalību vēlēšanās cilvēkiem, kur nemāk lasīt, piemēram. Ja? Tā kā, ja tas ir iespējams, un ja kāds sevi jūt šo potenciālu un ir bijis un reāli saprot to, tad, protams, šādus projektus var attīstīt. Jo es negribētu atbalstīt, vismaz morāli tos projektus, kur mēs tiešām braucam kā eksperti, formas pēc izstāstam, cik svarīgas ir vēlēšanas un aizbraucam projām. Ja? Tā kā tādi projekti ir iespējami. Tas, kas ir izaicinājums arī šiem projektiem, ir šis līdzfinansējums, kur atkal ir atšķirība, vismaz tajos, ko es esmu pētījusi, kur mēs esam mēģinājuši arī uzsākt iespēju pieteikties. Ja piesakās, ja tātad projekta iesniedzējs ir no šīs attīstības valstu, līdzfinansējums ir mazāks nekā no Eiropas Savienības valsts, ja piesakās, ja? Bet ārlietu ministrijā ir noteiktas šīs prioritārās valstis, kas ir austrumu partnerības valstis, kurām viņi prioritāri dod līdzfinansējumu. Teorētiski viņi saka, ka varētu dot visām, bet ja kāds brauktu šo, piemēram, Pakistānu, ja būtu projekts,
man ir grūti pateikt, vai kāds līdzfinansējumu labprāt Latvijā tam iedod. Tur, teiksim, tur principā, man liekas, bija pārstāvot 80–90%. Jā, pārsvarā tā arī ir, kad ir 90% ja ir attīstības valsts un 80%. Jā. Un tur šajā gadījumā jautājums tāds, kā tur, teiksim, investimenti ir kādi, jo tur es īstos noteikumos nevarēju saprast, es mums izrūpties cauri, vai tur es izdarīšu to. Mēs tā kā mēģinājām attīstīt gan mazliet savādāk. Viena organizācija, ko es zinu, kas ir pieteikušies, kas varētu, ja kādam tiešām ir dziļa interese, ir Homo Ecos, kas startē uz Gruziju, bet viņi teica, ka viņiem neapstiprināja šo projektu pieteikumu. Vairāk es personīgi nevienu nezinu. Jā. Tas, ko mēs mēģinājām mazliet citā konkursā, kas bija tieši par Azerbaidžānu un vietējo kopienu stiprināšanu, bet tur mums arī neizdevās, jo diezgan grūti ir atkal ar to Azerbaidžānas pusi, mums bija tur tā komunikācija lēna un varbūt tie pieteikumi parasti kā jau visi pēdējā brīdī iedomājas, ka jāsāk pieteikties. Bet par Inkāni tur ir jālasa. Tur varētu būt atšķirīgi noteikumi pat katrā konkursā, jo tas ir atkarīgi arī no valstīm, jo tā ideja ir, ka tas ir piesaistīts katras valsts specifikai un pat, ja tas ir, piemēram, ne tikai nevalstiskām organizācijām, bet kādai citai tēmai, tad tur var būt pat situācija, ka viņi dod citus nosacījumus. Kā tur, teiksim, šajā brīdī, mēs savā laikā, mēs kādiem pāris gadiem klausījās, man liekas, kaut kāda arī vai piebalva vai kaut kāda tāda lekcija. Un tur bija tas stāsts par to, galvenais secinājums, ja tev nav pieredze šādos projektos, tad faktiski tur neiet iekšā, jo kamēr nedabūs kā partneris šo te pieredzi, vienkārši tikmēr, teiksim, tev diezgan maz izredz vispār izsisties caur šādos projektos. Tas jau ir tāpat kā ekspertiem, jo faktiski tie, kuri ir mēģinājuši kaut kur startēt, ja tu pats neesi bijis kā eksperts un konsultants ārvalstīs, jā, šajās attīstības valstīs, tev var būt lielisks CV priekš Latvijas, bet tu tāpat nevar startēt, jo tas ir kā tu pierādi to savu spēju, ka tu saproti to valsti. Tāpēc tas, ko es redzu, tiešām šī partnerība, ar ko sākt, kas ir mums pieejams finansējuma apjoms, jo jāsaprot, ka arī pašiem savas racionālās robežas, ja? Un šī iespēja mācīties no šīm vecajām organizācijām, jo es ļoti daudz mācījos arī projektu rakstīšanas procesā, ja? Ko ir man it kā liekas, man ir diezgan liela pieredze, bet tur bija ļoti daudz lietas, ko es iemācījos no jauna. Tā kā faktiski tas, es domāju, ka tas ir lielisks veids, kā sākt. Kā eksperts? Kā partneris. Kā eksperts arī noteikti, bet tas atkal nepozicionē to. Bet vai tad kaut kur, es kaut kur neesmu manījis īpaši, kad būtu kaut kāda vieta, kur, teiksim, aicina, teiksim, meklējam partneris. Tas notiekās atkal šajā brīdī, teiksim, tādā ļoti šaurā lokā, kurā tie, teiksim, apritē, tikai tad to var startēt. Viens ir tāds šaurais loks, jā, jo, protams, mūs kā platforma uzrunāja, jā, arī šajā dieru konkursā, kur es sūtīju tad biedriem. Jā. Un tas pat tajā pašā trialoga projektā, mājaslapā viņu tika pastāvīgi publicēta šī partneru meklēšanas uzsaukuma, ja, jo tas bija tieši šo konkursu, lai stiprinātu iespējas pieteikties, tad viņiem bija vesels, tieši uz projektiem, kur meklē partnerus, ja. Gan mēs saņēmām pēdējā brīdī, tur, piemēram, no Grieķijas Tehniskās universitātes, ja, kur viņi kaut ko meklē. Jā. Tā kā faktiski tas visu laiku notiek, ja, bet tas vairāk ir tāda kā sakoncentrēšanās uz noteiktiem lieliem uzsaukumiem. Tā pastāvīgi, man nav neviens prasījis, vai mēs gribam būt partneri kādas valsts projektā, jo jāsaprot, ka tas tomēr arī ir konkurence, jā. Nē, jo tur, principā, tas, ko, teiksim, var lasīt, teiksim, caur šīm rindiņām, ja, kad ir velkamēts vietējais partneris, bet tev nav obligāti tad meklēt šo te partneri, kas ir, citā Eiropas valsts. Tas ar to, principā, man liekas, iznāk kaut kāds aburtais loks. Tas ir aburtais loks. Tāpēc vienīgais, ko es varu tiešām rekomendēt un ko mēs no lapām kā platformas neesam darījuši, jo mēs tā kā esam platforma, nevis organizācija, kas ir ar ekspertīzi. Ja? Līdz ar to tas ir tiešām braukt uz šīm valstīm un, ja arī kaut vai ir, turismu ceļojuma laikā vai kaut kā, vai ar vietējām organizācijām kontaktēties un atrast to partneri, kurš var palīdzēt tur uz vietas. Nē, labi, ja mums ir partneris pat vietējais, teiksim, pakistānietis, jā, mēs varam startēt, bet ja mums nav pieredzes, teiksim, šādā. Bet jūs esat kā partneris viņiem, viņi ir kā pieteicējs, bet tur ir atkal tas par uzticēšanos, jā, jo tas, ko es saprotu, kad, lai, es nezinu, man nav arī šīs pieredzes, bet ko man citas organizācijas stāstījuši, piemēram, par projektu Afganistānā, vienai organizācija bija liels, viņi teica, ja tu vēlies, lai tev būtu profesionāls projektu vadītājs, kam tu vari uzticēties, tad tev viņam ir jāmaksā bez mazliet šejienes alga, ja? Jo, lai viņš varētu visu
visus tos papīrus sakārtot, nevis aiziet uz tirgu, nopirkt visu čeka cepumus. Ja? Tā kā tas izaicinājums ir šiem projektiem ļoti liels. Un tie, kuri mēģina, tie tiešām sniedz arī. Vienlaikus es domāju, ka mēs atkal esam pārāk bailīgi, lai startētu, jo uz ārlietu ministrijas konkursu par tieši projektu konkursu bija milzīgs pieteikumu skaits. Ja? Es gan nezinu, kādi viņi bija, par ko bija un tam līdzīgi, ja? Bet tas nozīmē, ka ir potenciāls nevisam. Bet atkal mēs negribam, varbūt pieteikties ar šiem, mums ir bail vai vienalga, nezinu kādi. Bet arī varbūt, es pētīšu šajā brīdī, cik sarežģīti uzrakstīt šo projektu, jo tu pat iepriekš stāstīji par šo izglītības projektu, ka viņi ļoti tomēr tādi, tomēr laikietilpīgi, tad visos šajos projektos pieteikšanās laiks mēnesis. Viņi ir maziņi, viņi ir arī, tur nav 300-500 tūkstoši eiro, tas nemaz nav tik maziņi vispār. Kā tur ir, es pētīšu, cik viņi sarežģīts vai nav sarežģīts? Tas templates lielā mērā, ietvars struktūra projekta ir visiem vienāda. Ja? Un tas, kāpēc man savulaik tieši šos projektus arī rekomendēja no citām valstīm, kad arī prasīja, ar ko sākt, viņi teica, ka tie ir tādi salīdzinoši vienkāršāki skaitās. Tiešām, tā kā priekšiesācējiem ļoti konkrēti. Tie 300 000 iespējams, cik es esmu pētījis, ir visam tam kolam kopā, uzsaukumam arī citreiz. Ja? Kā kuri, jo tur jāstās, tāpēc, ka ir valsts, kur ir maziņie, 20-25 tūkstoši. Var jau sakt ir tāda. Protams, ir jāsaprot, ja jūs taisat ar attālāku valstu par 25 000, ja? Cik aizies kaut vai ceļu izdevumus, ka to vienreiz aizbraukt. Ja? Tā kā, ir jāpiemet tā un tur šajā brīdī, arī kaut kas, ja mums ir organizācija 50 000 lats, tad mēs nevaram startēt uz 300 000 eiro projektu vai vairāk, kā tur ir. Es tik detaļās nevaru atbildēt par visiem konkursiem kopā, tur droši vien ir jāskatās, kādi ir šie kritēriji, bet tas racionālais man saka, ka no 50 000 uz 300 tas ir diezgan liels cipars. Parasti tipiski, man liekas, skaitās tā teorētiski, ka tie vismaz 50%, kad jābūt tam apgrozījumam. Bet ir arī, ka skaita kopā pašu visu partneru apgrozījumu. Tā kā, tur ir visādi varianti iespējami. Tā kā iepirkumos. Skaidrs. Un šajā brīdī tātad tu teici, ka principā tad ir Homai, kas ir viens, kas ir startējis, bet neveiksmīgi. Bet tā mums vispār, kopš cik mēs esam Eiropas Savienībā, mums ir kāds veiksmes stāsts vispār, kur mēs esam startējuši šādos te? Man ir grūti atbildēt, jo es neesmu dzirdējuši, jo es varu tā diezgan konkrēti runāt par pēdējiem 2 gadiem, kopš vispār tie esmu. Tieši par šiem uzsaukumiem es nezinu, bet es pieļauju, ka tās varētu arī nebūt lapu organizācijas, kuras startē. Jo tieši tas pats, piemēram, resursu centrs sievietēm Marta, kas ir ārkārtīgi veiksmīgs, viņi nav lapas biedri. Tā kā, un tad, kad arī mums bija runa par šiem jaunajiem visiem finanšu instrumentiem, viņi ir tik daudz, ka es pieļauju, ka arī mūsu uzņēmēji, kuri ir gudri, startē uz ļoti daudz ko, bet mēs vienkārši par to nezinām. Un arī, kad mums bija NVO sektorā diskusija par šo pašu Eiropas attīstības fondu, pašs NVO teica, ka viņš ir tik tāds mistisks fonds, ka tur neviens īsti vispār nesaprot, kā tur var dabūt naudu, kā nevar. Ja? Tā kā, es varu pateikt par In-Country Calls, tad šis te nevalstisko organizāciju izglītošanās programma, un lielā mērā tas ir viss, bet ir vēl ļoti daudz. Tā kā tas ir neapgūtais lauks mums, un neapgūtais lauks gan mēs mēģinām šobrīd sekot tam līdzi, un mums ir cilvēks, kurš audzē savu kapacitāti tajā visā, lai mēs varētu profesionālāk par to runāt. Bet tas tiešām ir ļoti liels apjoms, un tur pat šīs vecās Eiropas valsts neorientējas īsti līdz galam. Un otrs arī ir fakts, ka mums nav tādu profesionālu Eiropas projektu vadītāju, manuprāt. Mums jau nav bijuši daudz tādu Eiropas projektu. Un es ceru, ka lapām tagad būs šis prezidentūras projekts, un ka tad mūsu projektu vadītāji, kur būs izurbus cauri visu dokumentus, varēs tad šiem detalizētiem jautājumiem var atbildēt visiem. Skaidrs. Bet, jebkurā gadījumā, tad tavs ieteikums šajā brīdī būtu sekojošas, tiešām sekot līdzi, varbūt kaut kādās jūsu mājaslapā, vai kur, sekot līdzi informācijai? Mēs, protams, primāri šobrīd strādājam uz biedriem, mēs gan vakar diskutējam, ka mēs varētu kļūt tādi atvērtāki. Tad, mēs vispirms izsūtam saviem biedriem. Protams, ja nāk kāds ar interesi, tad skaidrs, ka mēs tiekamies runājam un tā, Tad vēl viens process, kas, manuprāt, arī Latvijā ir neiestaigāta taka,
ir tā saucamie starpsektoru projekti, par ko mēs arī ar ārlietu ministriju esam runājuši, ka tas varētu būt tāds atbalstāms veids, ja mēs, piemēram, Uzbekistānā attīstam muitas sistēmu, ja, tas ir viens stāsts, bet, piemēram, tieslietu sistēma Moldovā, ja, ka tur varētu nākt klāt arī NVO sektors ar samām lietām, ja, ar kaut kādām šīm te prasmēm, zināšanām un tādā bet tas veidā. Ir twinning projekts, bet twinning projektos īstenībā, cik es saprotu, tur principā ir ierobežojums, ka tur var būt tikai valsts sektora. Es vienkārši runāju, ja tas ir twinnings, tad nē, bet es domāju vairāk tos, kas, piemēram, ir tas ārlietu ministrijas pastāvīgais finansējums, ja, no tā attīstības sadarbības. Un tas varētu būt viens no veidiem, ko varētu attīstīt arī kaut vai projektu meklēšanā vai partneru meklēšanā, ka mēs sadarbojamies, jo šobrīd, vismaz pēc oficiālās attīstības palīdzības datiem, Latvijas valsts pārvaldes pašvaldību universitātes tērē apmēram 600,000 Latvijas gadā. Ja, tas cipars nemaz nav tik mazs. Līdz ar to es domāju, ka varētu būt arī veids, ka mēs sadarbojamies ar tām organizācijām, kas dodas jau esošos projektus, ka viņi palīdz ar partneriem. Jā, un klausies, tad vēl tāds jautājums. Principā es gan izdevies visi jautājumus tev uzdevums, bet jautājums ir sekojošais. Es zinu, ka principā visām Eiropas Savienības programmām ir kontaktpunkts Latvijā. Šajā brīdī tātad, jo mēs zinām, teiksim, ka faktiski pilnīgi pa visām programmām, ja, ir kontaktpunkts, ir valsts iestāde, ir valsts persona, pie kuras es varu griezties tātad, ja, jautājumos, ja, par konkrēto programmu. Ja, ja mēs zinām, Creative Europe, tur jāiet kultūras ministrijā, ir kontaktpunkts, ja, tā tālāk tā projām. Kas notiek ar šī jomā? Es redzot, bez tev apmulsnums. Jā, man tāds prieks ir dzirdēt, ka tam tā ir jābūt, bet tas, ko es zinu, ka arī pati ārlietu ministrija ir organizējusi pasākumu pirms nezinu cik gadiem, kur ir informēts par projektu iespējām kaut kādām. Es gan pati tad nebiju un nemāku komentēt, par kuriem projektiem tas tieši ir bijis. Droši vien jau tā ir ārlietu ministrija, jo tas droši vien ir piesaistīts pie kompetences jomām, ja? Bet vai tur ir cilvēks, kurš orientējas vairāk par visām iespējām? Es domāju, ka tas ir tāpat kā mums, ja vajag kāds atnāk ar interesi, tad tā kā tiek pētīts iespējas. Bet tā ir tā mūsu Latvijas problēma, ka mēs nespējam tā kā sniegt proaktīvi to informāciju plašākam, bet apmēram uz gadījumu balstamies. Atnāk aktīvs uzņēmies, mēs ar viņu parunājam. Ja? Jā, tas ir, bet tas droši vien arī ir kapacitātes jautājums, jo kurš ir spējīgs tajā visā saorientēties. Īstenībā vēl viena lieta, ko es nepieminēju. Jā, es to jautāt, ko es vēl neesmu pajautāt. Jā, kas vēl arī man likās pašai, ir ļoti svarīgi reģistrēties, ir tāds pador. Tas ir faktiski tāds kā, reģistrs organizācijām, kur visu laiku ir jāliek iekšā savi gan gada pārskati, gan arī pamata informācija, un Eiropas komisija šajos projektos, viņi, piemēram, nepieprasa papildus informāciju par kapacitāti un tam līdzīgi, viņi skatās šajā padorā. Tā kā, jo ātrāk jūs tur iereģistrēties, ja jums ir ilgāka vēsture ar to visu, jūs spējat parādīt, ja, jo viņš katru gadu ir jāatjauno, jo tas ir tā kā tāda jūsu vizītkarte personīgā. Tad vēl viena lieta, ko es varu pieminēt, kas šobrīd arī ir orientēta uz lapu biedriem, bet arī ar potenciālu nākotnē būtu plašāka lietojumam, ir 2 datubāzes, ko mēs esam izveidojuši, kuras aprīlī mēs beidzot publiskosim. Viena ir lapas biedru datubāze, kas ir faktiski ar organizāciju profiliem, projektu pieredzi un ekspertu profiliem, kur ir 3 valodās ar domu, ka potenciālie partneri varētu atrast tur atbilstošas organizācijas, kā arī es, kad došos kaut kur reklamēšu šo datubāzi. Un otra datubāze ir tā saucamā zināšanu datubāze, kur šobrīd ir salikti visādākie resursi par attīstības sadarbību, izglītību, projektiem, visu ko. Un tur pēc šiem atslēgas vārdiem var meklēt pēc kritērijiem, un tas būs tāds kā resurs, kur var pastīties, kas jau ir bijis, atrast kaut ko līdzīgu un tā. Skaidrs, es domāju, ka es to pietiekuši daudz nomocījis šodien, jā. Tā kā paldies tev, jā. Paldies. Un ceru, ka būs vairāk projektu mums. Jā, paldies.